Bet programmu turpinot, mums studijā pievienojas Rīgas mērs Nils Ušakovs. Labrīt, Ušakov kungs. Un droši vien arī mūsu saruna jāsāk ar šī rīta ziņu numur 1 par lēmumu, kur pieņēmuši banku uzraugu, proti apturēt Latvijas Krājbankas darbību un par konstatēto līdzekļu iztraukumu informējuši prokuratūru. Ko tas nozīmē Rīgas domē? Rīgas domē ir nauda Latvijas Krājbankas kontos? Mēs kopš pagājušas nedēļas mēģinām dabūt mūsu naudu ārā, mums tur uz depozītiem, ja es nemaldos, līdz decembrim bija izvietoti apmēram 10 miljoni lati. No brīviem līdzekļiem, ja mums vienmēr tas ir proporcionāli pa daudzam komercbankam izvietots, lai samazinātu riskus. Un tagad mēs gaidīsim informāciju par to, kas notiek Krājbankā, kādas ir iespējamas attīstības visiem notikumiem, bet, priecāties tur nav par ko. No vienas puses šī nauda nav saistīta ar jebkādam tekošam aktivitātam. Tas ir tā rezerve, kas mums ir izvietota Komercbankas, bet eventuāli tu pazaudēt, protams, tas ir sitiens, bet es ceru, ka tādus vārdus nedrīkst izmantot, jo tik un tā, ja attiecīgas iestādes paspēja iejaukties, kaut kāda skaidrība būs nākotnē. Bet konkrētās lietās cilvēki nav apturēti, teiksim, laikā netiks izmaksātas algas vai kaut kas tam līdzīgs? Tie ir tie parpalikumi, kas tiek turēti Komercbankas depozītos, lai tā nauda vienkārši tā nestāvētu, lai piepilnītu kaut ko uz procentiem. Un tā nav neliela daļa, tā ir tikai neliels procents no kopiem naudam, kas stāv citas bankas, bet 10 miljoni, kura gadījumā ir 10 miljoni, un kādreiz mums tu vajag dabūt atpakaļ. Bet tie nekādā ziņā kaut kāds aktuāls domē projekts neapdraud? Ne. Izskatīšanai domas komisijās nodots galvaspilsētas nākamā gada budžets. Pašvaldības nākamā gada budžetā paredzēts deficīts 34,6 miljonu lati, jeb 8% apmērā no budžeta ieņēmumiem. Salīdzinot ar šo gadu, nākamgad tas paredzēts par 22,3 miljoniem lati, jo par 39,2% mazāks. Kas ir aiz šiem procentiem? Aiz procentiem ir sekojoši. Mēs ņemam visu to, kas ir bijis pagājušajā gadā. Tas viss paliek nemainīgs, viss tas programmas, aktivitātes, viss tāpat apjoma, palielināts finansējums sociālajai jomai, jo mums ir pieaudzis uz šo gadu beigam trūcīgo un maznodrošināto personu skaits, un visi cilvēki, kad viņi nāks nākamgad pēc palīdzības, viņi to palīdzību saņems. Attiecīgi sociālajai jomai mums pavisam kopā ir 35 miljoni, bet tur ir pieaugums. Vēl par izmaiņām, ja mēs salīdzinām 12 ar 11 gadu, būs vairāk naudas tieši ceļu remontiem, tas ir asfalta seguma atjaunošanai. Man liekas, pie 2,5 miljoniem bija, 2,3 miljoniem bija tam paredzēt papildus. Būs mazliet lielāks atalgojums pašvaldības policistiem, viņi uztur līdzekļus no 1. janvāra sāk saņemt. Ja mēs runājam par investīciju programmām, tur mēs bijām spiesti mazliet samazināties, ņemot vērā visus tos notikumus ap valsts budžetu, bet es varu pateikt, ka mums notiks nākamgad Ziemeļblāzma, tiks tikpat aktīvi remontēta. Tas ir garš projekts, un mēs plānojam to uz 13. gadu pabeigt. Tiks ieguldīt līdzekļi 1,4 pirmais slimnīcam, turpināsim rekonstrukcijas darbus tur. Un lielākais apjoms, kā visas iepriekšējos gados, 11 miljoni ir skolas un bērndārzi. Diemžēl atsevišķi projekti, tagad vēl mēs to vērtējam, tiks atlikti uz 1 gadu. Tāpēc, ka tāda ir tā finansiāla situācija, bet 11,1 miljoni tiks ieguldīti skolas un bērndārzi. Tātad visu lielāko robu pilsētas budžetā iesiet tieši sociālais pabalsts. Kāda tie plānot nākamgad? Tie pieaugs vai nepieaugs? Un kāpēc? Pieprasītāji kļūst arvien vairāk? Mēs neko nemainām pabalstu apjomos. Tas viss paliek tas pats, kā ir bijis. Bet pieaugums ir saistīts ar to, ka pirmam kārtam vairāk cilvēku, vienkārši vairāk salīdzinājumam 9. gadam. Tā brīdī, kad sākas šis sasaukums savu darbu, bija trūcīgu personu skaits ap 10 000, tagad ir tuvojas 40 000. Tas ir drausmīgs pieaugums. Otrais, nākamgad valsts turpinās līdzfinansēt GMI, bet ne līdzfinansēs otrajā pusgada dzīvokļu pabalstus. Attiecīgi mums vajadzēs kā pašvaldībai pašiem vairāk maksāt. Bet pati sistēma nemainās. Vienīgais, ko mēs darīsim, mēs pieliksim klāt vēl darbiniekus, lai
labāk kontrolēt izmaksātas pabalstus. Tas nozīmē, lai izskaust tādu sistēmu, ka cilvēki, piemēram, saņem algas aploksnes un vienlaicīgi arī saņem pabalstus no Rīgas domes. Tas nozīmē, ka mēs aktīvāk izmantosim tādu sistēmu, ka cilvēkam, tiekoties ar sociālo dienas darbiniekiem, katru reizi vajadzēs nakt cita laika. Tas nozīmē, ja viņš kaut kur nelegāli strādā, tad viņam būs grūti to izdarīt. Vienkārši mēs negribam, lai pabalsts tik sniegts tiem, kam tas nepienākās. Kas ir ar bērnu dārziem? Vai ir sarikusi rinda pēc tam, kad pašvaldība sāk maksāt privātajiem dārziņiem? Mums patreiz 93 lātu saņem 1200 apmēram cilvēku, vēl apmēram 350, ja es nemaldos no galvas, vietas ir nopirktas privātas bērnu dārzos, plus 500 vietas ir atvērtas. Tas nozīmē, ka vairāk nekā 2000 tas ir reāls dzīves rinda samazinājums. Un tas ir vēl viena izmaiņa nākamgad budžeta, kur būs tas lielāks finansējums, jo mēs... Tieši privātajiem. Tieši privātiem. 93 lāti tiem vecākiem, kam bērni apmeklē privāts bērndārs, un plus arī programmam izpirktas vietas no privātiem. Jautājums, kas interesē ļoti daudz, cik liela būs dotācija Rīgas satiksmei? Vai pensionāri joprojām varēs braukt pa brīvu? Jā. Rīgas satiksme, tur īstenībā ir viens mīts. Visu laiku tiek stāstīts, ka satiksmes dotācija katru gadu pieaug. Tas īstenībā nav pareizi. Mums 9. gada dotācija kopējā Rīgas satiksme bija 62 miljoni. Jo dotācija Rīgas satiksme sastāv no dotācijas no Rīgas domes un no dotācijas no valsts puses, no sabiedriskam transportam. Un attiecīgi 9. gadā valsts deva 10 miljonus. Šogad valsts iedod tikai 3,5. Un, ja es atkārtošu, 9. gada kopējā dotācija bija 62 miljoni, šogad tikai 56. Mums par šiem gadiem ir izdevies pa 6 miljoniem latiem samazināt dotāciju Rīgas satiksmei, tas ir viens. Vienlaicīgi atgādināšu, ka 9. gada degviela maksā vidēji pa gadu 50 centīmus, tagad maksā 70. Pensionāriem ir dota iespēja izmantot nestrādājušiem pensionāriem sabiedrisko transportu pa brīvu, plus ir saglabāts atlaides. Plus praktiski nav aizkārts reisu tīkls, ir ievest arī jauna reisi, ka, piemēram, nakts reisi uz visiem mikrorajoniem no Rīgas centra. Tas nozīmē, ka uzņēmums strādā labi. Ja viņam ir minus 6 miljonu no budžeta, tas ir iespaidīgs rezultāts ar to, ko mēs redzam. Un sabiedriskais transports speciāli pārbaudīja, lētāk ir Kīva un Minska nekā mums. Visur citur ir vai tikpat maksa vai dargāk. Cik ilgi dotēsiet Rīgas satiksmi? Rīgas satiksme var nedotēt. Viņi var pārvērst par tīra veida komerciālu uzņēmumu. Un tas nozīmē, ka mums būs dārgāk jāmaksā par biļetēm. Viens, un otrais, piemēram, kāpēc maršrutnieki var turēt citas cenas, jo viņam nav neviena grupa, kas braukt ar atlaidēm, tas ir viens. Viņi liek tādas cenas, ka viņi grib, tas ir 2, bet labi, tas ir cits tās, bet viņi arī brauc tikai tad, kad viņi grib, un tikai tādus maršrutus, kas viņam ir izdevīgi. Rīgas satiksme nodrošina sabiedrisko transportu visus virzienus, pat ja tas nav komerciāli izdevīgi. Braukt uz Jaunciemu, tas ir tikai mīnus. Tas ir skaidrs. Tāpēc, ka tur maz cilvēku, bet, sabiedriskais transports vienmēr brauks uz Jaunciemu, jo tā ir sociāla funkcija. Un tāpat parvadāt skolniekus vai bezmaksas, vai sākot no 5. klases ar atlaidēm pensionāri, tā jau ir sociāla funkcija, ko mēs arī nevaram no tā attiekties. Līdz ar to mums vienmēr nāksies piemaksāt par to. Vai palaist to pašu plūsmu, un tad vienreiz bija viena pilsēta, nav svarīgi kura. Un viņi kādreiz 90. gadus pa vidu noprivatizēja savu sabiedrisko transportu. Viņam autobusi brauc no rīta, kad ir cilvēki, pa vakariem, kad ir cilvēki. Pa dienu viņi nebrauc, ja nav izdevīgi. Uz rajoniem, kur nav daudz cilvēku, viņi nebrauc. Iet vai ar kājām, vai ņem taksi. Bet ir arī dažas pārsteidzošas lietas, kāpēc Rīgā ir nepieciešams atjaunot Uzvaras kolonu Jēkabu laukumā. Arī šis projekts ir iekļauts nākamā gada budžetā? Nē, tas ir vēl viens mīts. Tur bija attīstības komitejas lēmums, ka tu varētu atjaunot kādreiz kaut kur, jā. Tāpēc, ka no vienas puses tas ir piemineklis, kas metēs tur kaut pie krematorija, bet miljons vai cik tas varētu maksāt, tur viens bija variants, ka tas ir pie miljonu, otrais variants 300 000, bet vienalga 300 000 mums patreiz nav. Šīs piemineklis ir vēsturisks gabals, un es domāju, ka mēs vienkārši tuvākajā laikā to pārvietosim uz Meža parku, guļošu stāvokli. Izvietosim, lai cilvēki viņš varētu redzēt, par ko ir runa. Un viņš, tā kolona, tas gabals, tur arī paliks, kamēr būs kaut kāda vīzija, kur tu var izvietot, un tas ir sekundāri un primāri, kad būs vienkārši nauda. Bet, ja atgriežamies pie budžeta, jums
jūsu pašu skatījumā, tad trekans vai daudz liesāks būs nākamais gads mums rīdziniekiem? Nu, tā kā to ņemt. Ja mēs salīdzināsim ar trekniem gadiem, ar 8. gadu, piemēram, budžeta ieņemumu bija virs 600 miljoniem latiem. Tagad mums būs 431 prognozēts. Šogad mums ir 429. Tas nozīmē, ka 12. pret 11. Tas pats. Plus mīnus, izņemot to, ka mums tagad nāk tiem dargie maksājumi no visiem tiem lieliem kredītiem, kas pa iepriekšējiem sasaukumiem bija saslēgti. Bet katru reizi, kad mēs sastādām budžetu, mums ir 430, 420 miljoni, kad tu saproti, ka pirms 3 gadiem bija budžets 600 miljoni, un kur viņi to naudu lika, man ir atklāts jautājums, bet labi. Bet tas, laikam, ir pirmo reizi, ka tik liels deficīts pilsētas budžetā. Nē, mums uz šī gada beigām budžeta deficīts būs 56 visdrīzāk, nākamgad ir plānots pa 20 miljoniem mazāk. Bet deficīts mēs neizņemamies nevienu kapeiku, nekad. Mēs vienmēr izdevumus un deficītu pilnīgi nosiedzam ar ieņemumu un rezervi. Un tas nozīmē, ka, piemēram, esmu minējis, šogad mums ir deficīts 6 miljonu apmēram būs. Bet tas nozīmē, ka uz gada beigām mums tas deficīts tik un tā būs noseiks, un mums pāri paliks dzīva reāla nauda. 50 miljonu lati apmēram. Tad uz dotu brīdi ir prognoze. Tas 1. janvārī mums pārpalikums, tāda kā rezerve neaiztiekama, mums ir 50 miljoni, kas ir ļoti daudz. Jūs jau minējāt par bērndārziem, bet par cik tad ir sarikusi šī rinda uz bērndārziem? Ko es te teicu, 1200, kas saņem 93 latus, 350 vietas nopirks, 500 vietas atvērtas, tas kopā ir virs 2000. Izmantojot ļoti reto iespēju, ka jūs tomēr esat pie mūsu programmas studijā, es nevaru nepajautāt arī par lietām, kuras pēdējā laikā, par kurām tiek runāts it visur. Vēl 19. novembrī pēc valsts svētkiem jūs aicinājāt Saskaņas deputātus parakstīties par krievu valodu kā otru valsts valodu. Delegāts, Saskaņas delegāts. Jūs jau esat izteicies, ka tā ir te vienīgā iespēja jūsu elektorātam likt sevi sadzirdēt, bet tīri morāli tas tomēr nav pretrunā ar delegātu tautas kalpu svinīgi doto solījumu stiprināt latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Speciāli esmu precizējis delegāts. Bija Saskaņas kongress, kur bija apmēram 800 cilvēku, un tie bija delegāti. Un to vidū nav neviens deputāts? Es aicināju cilvēkus rīkoties tā, ka viņi uzskata par pareizi, ņemot vērā visus apstākļus. Daži aizies, daži neaizies, tāpēc, ka viņi ir devuši zverestu. Tas ir katra cilvēka viņa personisks privāts lēmums. Un mums Saskaņas centrā, es pateikšu tā, mums bija ārkārtīgi demokratisks kongress. Man nolamāja viens no maniem biedriem par to, ka esmu atzinis okupāciju, un otrais nolamāja par valodu. Līdz ar to mums viss gāja tā kā vajag. Bet jūs jau esat ne tikai politiķis, bet arī žurnālists. Mēs vismaz jūs tādu atceramies. Vai tādējādi jūs neriskējat zaudēt tos savus atbalstītājus, kuru runā latviski? Jeb tie jums ir vienaldzīgi? Man nav vienaldzīgs neviens no maniem vēlētājiem. Šis, kā es uzskatu, un kā es vienmēr esmu skaidrojis, referendums viņam varbūt tikai simboliska, bet svarīga nozīme. Ir absolūti skaidrs, ka valsts valoda status netiek apdraudēts, jo neviens cilvēks, kas piedalās parakstu vākšanas procesā, viņš lieliski saprot, ka 800,000 nekādu referendumu nenabalsos. Tas nozīmē, ka droši var pateikt šodien, pēc mēnešiem, pēc gadiem, ka valsts valoda palika vienīga valsts valoda, tā ir latviešu valoda. Bet Ušako kungs, tādā gadījumā jūsu aicinājums ir vienkārši divkosīgs. Viņš nav divkosīgs. Es esmu teicis visu laiku, ka šis referendums viņš nevainagosies ar rezultātiem, bet cilvēki jūtas aizvainoti, un tāda veida viņi pauž, ka 7. gada. Es jums atgādināšu, ka mums ir bijis 7. gada bija referendums par drošības likumu grozījumu, kad viss jau bija atcelts. Bet cilvēki toreiz aktīvi protestēja pret Tautas partijas politiku, pret Tautas partijas valdību, un cilvēki gāja un piedalījās referendumu, kad bija skaidrs, ka tie grozījumi jau ir atcelti pirms mēneša, un tam referendumam vispār nebija nekāda saturiskas, teiksim, jēgas. Bet cilvēki tāda veida protestēja. Bet vai jūsuprāt, tomēr jums ir pieņemams tas, ka pašcieņu pauž, aicinot mainīt satversmi? Nav citi veidi, kā to darīt? Mums ir, piemēram, Zatlā reforma partija, kura visa programma sastāv no priekšlikumiem mainīt satversmi. Bet vai tomēr politiski tālredzīgāk nav aicināt uz lietām, kas sabiedrības saliedē, nevis šķeļ? Es visu daru tagad, ieskaitot šo referendumu, un šis referendums ir tas svarīgākais, lai cilvēku sāktu runāt.
Es to speciāli apzināti esmu darījis, zinot, cik daudz ir vēlētāju, latviešu vēlētāju Saskaņas centram, lai cilvēki pievērst uzmanību tam, ka mums tas notiek reizi. Es gribu, lai cilvēki tagad izrunātos, un mēs varētu tālāk strādāt pie sabiedrības saliedētības. Šis, atkārtošu vēlreiz, simbolisks balsojums ir domāts tam, lai parādītu, mums ir problēma. Lūdzu, sāksim to risināt. Jums pavisam īsi vēl sarunu noslēdzot par saraksti ar Krieviju. Jūs zināt, ko jums ļoti labi pārmet, vai tāda ir bijusi vai nav? Es teikšu tikai vienu lietu. 8. gada mēs organizējam, jauniešu organizācija, ko es kādreiz izveidoju, organizēja lielu konferenci, kuru oficiāli līdzfinansēja atbalstot Krievijas Federācijas ārlietu ministriju, kas bija oficiāli zināms visiem. Uz plaksnēm tajā konference bija uzrakstīts, ka to līdzfinansē ārlietu ministrijā, un tas bija arī atspoguļots medijos, un tas ir viss. Par to arī 9. gada ziņoja mēdī. Bet vairāk nekādas saraksts nav. Nevar būt nekas cits. Par to konferences zina absolūti visi, tad 9. gada vēl nekā personīgi speciāli pievērstam uzmanību, un arī par to taisies izžietu. Tas ir absolūti skaidrs pasākums. Tur sabraucam jaunieši no Eiropas un Krievijas, man liekas, no Ukrainas, no Baltijas valstīm, parunāja un aizbrauc tālāk. To visi zināja. Paldies par sarunu Rīgas mēram Nilam Ušakovam un iespēju atnākt arī uz mūsu Labrīt studiju. Ir 8:28 minūtes. Jau brīža ziņas. Eirozonas tekošajā kontā šā gada septembrī reģistrēts 500 miljonu eiro pārpalikums, arī par to Eiropas ziņās.